Pirms mums veikalā bija šie hangi, es biju vienu reizi spēlējis viņu. Un es nezināju līdz galam, kas tas ir un ko viņš dara. Vienkārši tā paspēlēt. Jā, ok. Un kaut kāds ritmiņus paveidot. Izrādās, šis ir 9 toņu hangs, nevis 9 nošu hangs. Jo tur sanāk daudz vairāk notas. Principā, ja es uzsitu šeit, tad man ir tā pamata basa skaņa. Ja es uzsitu pa šo maliņu te, tad viņš iedod vēl 5. harmoniju klāt. Un pa šīm malām iedod oktāvu. Un te ir tas pats, ka būs do, C, do nots. Tad šeit apakšā ir pamat skaņa. Do, 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 do. Do, re, do, re, do. Un te būs 5, kur viņš iedod klāt 5, tas būtu sol. Un te ir oktāva. Tad hangus nevajadzētu spēlēt ar vālītēm, jo viņu var atskaņot, ja pa daudz uzsit stipri. Tad sāc ar roku arī lēnām. Es nesitu stipri, vairāk ir atrāviens. Ļoti daudz harmonijas var dabūt ārā un arī pa vidu spēlējot. Ir ļoti daudz iespējas un daudz ko mācīties. Šis ir tāds instruments, ar ko var stundām darboties un katru reizi apgūt kaut ko jaunu. Nošu izkārtojums tātad mums ir re, la, si bemol, do, re, mi, fa, sol, la. Sāc ar lielāko, ar šo lielāko toni. Zemākais. Tad ir nākamais, kurš pēc mazāk izmēra. Un līdz pašam mazākajam, kas ir visaugstākais tonis. Un kas vēl ir forši, ka īstenībā te sanāk daudzas balto taustiņu klavieru, daudz do mažoru notas. Piemēram, la, do, re, mi, fa, sol, la un re, protams. Un šis izņemot si bemolu. Si bemolu piestāvēs, ja tu spēlē kopā ar kokli. Kokli ir re minorā, arī uzskaņot tāpat kā šis D kurd, sanāk ir re minors. Tad šis instruments ir super piemērots, piemēram, ja tev patīk spēlēt kokla vai kā kokla skan, vai tev draugi ir koklātāji, ja viņi uzskaņo uz si bemolu to kokli, tas ir kā man patīk visas koklas, ko es spēlēju skaņot. Būs kopīga noskaņa un kopīga forša mūzika un var spēlēt kopā ar draugiem un labi pavadīt laiku. Tad šeit sanāk arī akordi, protams. La minors, do mažors, si bemol, BB, vai ne? Un re minors. Un tātad tu vari spēlēt arī dziesmas. Tas, ar ko rēķinies, ir, ka būs diezgan liela slodze rokām un ķermenim tev būs labs fitness. Tāpēc tie zvangas spēlētāji ir diezgan labi izskatās, jo viņi īstenībā ļoti daudz kustina roku muskuļus un visu ķermeni. Tāpēc, ka tev diezgan tālu jāsniedzās uz viņa. Gaužraud saulīte, ja no koklas repertuāra. Vai arī, piemēram, šīs harmonijas ļoti labi var dzirdēt un viņas ļoti labi var just to vibrāciju telpā un ir super forša meditatīva sajūta ar viņu spēlējot, jo viss ķermenis vibrē līdz. Principā, ja kas, ko tu spēlē, skanēs super forši. Jā, dažas notas te nav, tāpēc vajadzēs improvizēt. Kā aizstāt notas, kuras nav, var aizstāt ar šo re, vai spēlējot to pašu noti, piemēram. Vajadzētu vienu zemāk, vai ne?
izvēlēties kādu no citām notīm, harmoniski, kas tev izklausās, ka skan labi, lai aizstātu kādu no notīm, kuru šeit nevar nospēlēt fiziski. Ja tev vajag oktāvu augstāk, tad to var dabūt. Bet pārējās notis tev vajadzēs bišķiņ improvizēt dažās dziesmās. Cits dziesmas var mierīgi nospēlēt. Rekord, piemēram. Tas ir pats basics. Viņam līdzi nāk tāda eļļiņa, ar kuru viņu var ieziest, un arī kopšanai to vajadzētu darīt reizes 6 mēnešos pēc aprakstiem, kā arī kopšanas tīrīšanas lupatiņa, ar kuru viņu var apkopt. Viņam nāk līdz koka statīvs, jo viņš vislabāk skan ar koka statīvu, jo tas koks labi pārnes to skaņu. Esmu redzējis vai video, ka viņus uzliek uz drobenes statīvu, tas ir tās bungas, tā kā snēra bungas, statīvu virsū. Mums ir arī tāds pieejams, ja tev interesē šāds statīvs, var atnākt izmēģināt. Viena lieta ir, ka ir grūti viņu nespēlēt, okay? Tāpēc es te ik pa brīdim stostos, jo man vienkārši gribās kaut ko čubināt un spēlēt. Var spēlēt pa vidu, starp toņiem, šajās vietās var uzsist arī ar kauliņu. Galvenais to nedarīt īpaši uz tām pašām notīm. Var spēlēt arī pa vidu. Atkarībā, kur tu uzsit, mainās harmonijas, mainās skaņa, noskaņa, lai tev superīga diena.